Labdien, godātie kolēģi, dāmas un kungi! Vispirms es vēlētos iebilst tiem kolēģiem, kas šeit no tribīnes teica, ka darba spēka nodokļi nākamajā gadā samazināsies. Būsim korekti, iedzīvotāju ienākumu nodoklis nākamgad no esošajām likmēm 20 un 23% tiek palielināts uz 25,5%. Tas nav samazinājums, tas ir palielinājums. Jā, mēs varam runāt par to, ka neapliekamais minimums palielinās, bet tas neatiecas uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmēm, tās paliek lielākas. Atgriežoties pie budžeta. Valdības deklarācijā ir paredzēts valsts budžeta veidošanas princips, taču aizvadītā gada laikā nekāda kustība uz jauniem budžeta veidošanas principiem tā arī netika manīta. Kamēr mūsu kaimiņos Igaunijas valdība plāno nākamo 4 gadu laikā samazināt izdevumus par 1 miljardu eiro, jeb 10% valsts pārvaldes izdevums ik gadu, Latvijā tikmēr viss pa vecam. Vien dažus gadus pēc slavenā teiciena naudas ir bijis vairāk nekā jebkad agrāk, seko premjeras piesauktās krīzes budžets. Tas spilgti apliecina valdošās partijas valdīšanas sekas. Nauda ir izšķērdēta tik tālu, ka pat tūkstošiem maznodrošināto tiks atņemts pārtikas pakas. Ja šis patiešām būtu krīzes budžets, tad tā vietā, lai nabaga ierēģiem vien tikai ierobežot algu pieaugumu, kolēģi, vienu mirklīti. Būtu jāsamazina kopējais ierēģņu skaits, kā to plāno darīt mūsu tuvākie kaimiņi. Privātajam sektoram katastrofāli trūks darbirokas. Šī ir valdības neizmantotā iespēja. No otras puses raugoties jāatzīst, ka mēs tiešām esam krīzē. Demogrāfijas un uzticēšanās politiķiem krīzē. Ir tūredzīgi uzturēt esošās valsts pārvaldes apjomu un izdevumus, nespējot atrast naudu demogrāfijas jautājumu risināšanai. Latvijā valsts katru gadu iekonomē simtiem tūkstošus eiro uz neizmaksāto bērnu piedzimšanu un ģimenes valsts pabalstu rēķina. Tā vietā, lai pabalstus vecākiem par bērniem palielinātu, kompensējot inflācijas pieauguma tempus, Labklājības ministrs nāk klajā ar skandalozu ieceri saīsināt bērnu kopšanas atvaļinājumu ilgumu. Un tas viss ir laikā, kad valstī sasniegt zemākie bērnu dzimstības rādītāji pēdējos 100 gados. Ar ironisku paziņojumu nu pat ir nācis ģenerālprokurors, citēju, saskaņā ar demogrāfijas rādītājiem, ja piedzimst mazāk cilvēku, tad procents, kuri izdara noziegumus, arī samazinās. Ar šādu koalīcijas partiju attieksmi pret demogrāfijas jautājumiem mēs pietuvojamies slavenajam teicienam: nav cilvēku, nav problēmas. Kolēģi, demogrāfija ir valsts drošības jautājums. Mums vēl nav nec ekonomiskā, nec finanšu krīze. Mums ir krīze mūsu vērtībās un prioritātēs. Valsts budžets, kurā nav paredzēta ievērojama valsts izdevuma samazināšana un rasti līdzekļi demogrāfijas jautājumu risināšanai, ir tūredzīgs un nav atbalstāms. Paldies! Paldies!